Tātad šodien saslēgsim soļu motoru ar baršanas bloku, soļu motora driveri un šādu impulsu ģeneratoru, lai var pārbaudīt, kā strādā viss mūsu saslēgums. Mums jau ir šāds video citā YouTube kanālā, bet tas video tik vecs ir, kad laiks pārtaisīt pret augstāku kvalitāti. Tātad sāksim ar baršanas bloku. Pieslēgsim parastu 220 voltu vadiņu. Šajā baršanas blokā apzīmējumi visi ir šeit redzami priekšā, slēdzam ļoti uzmanīgi. Neslēdzam gluži vienkārši pēc pamācības, pēc skaita, kurš slēgt vādus, jo citā baršanas blokā varbūt tās ir citā pusē. Tie 220 volti, vienmēr skatāmies norādes, kas ir uz baršanas bloka. Un šeit acīm redzam zemējuma vads un 2 maiņstrāvas 220 voltu vādi pēdējie 2. Tālāk pirmie 3 ir plus un otrie 3 ir izējošie mīnus, tātad plus un mīnus. Mēs varam dabūt 36 voltus no šī baršanas bloka, pieslēdzot šeit pie plus un mīnus izējas. Tātad slēdzam klāt 220 voltus. Pie pēdējiem 2 kontaktiem. Tikai testa vajadzībām zemējuma vadu neslēgsim. Fināla gadījumā vajag pieslēgt ar zemējuma vadu. Tālāk slēgsim klāt 2 vadus, izvēlējos sarkanu melnu, kā parasti. Kā parasti reprezentē sarkanais pluss un melnais mīnusu. Tātad, kā jau apzīmējumi mums bija, pirmie 3 ir plusi, tad mēs pieliksim 3. plusu. Un 4. mīnusu. Visi pareizi. Plus mīnus. Šo atliekam malā, tālāk slēdzam klāt pie drivera. Driverī skatāmies. Šeit slēdzās klāt motori. A plus A mīnus, B plus B mīnus. Tātad 4 apakšējie savienojumi ir motoram. Šeit ir DC plus un DC mīnus. Tātad pirmie 2 ir līdzstrāvas, plus un mīnus, 36 volti. Tātad šeit būs plus, melnais būs mīnus, galus uztaisim drusku īsākus, lai mums nespīd pliki vadi. Drošība pirmā vietā. Tātad mīnus bija pēdējais gals, šeit liekam iekšā mīnusu. Pievienojam kārtīgi, pārbaudam. Pārbaudam, lai nekas nedāk ārā. Tālāk slēdzam klāt motoru. Tātad šis motors ir 2 fāzēm. Tātad mums ir 4 vadi. A plus A mīnus, B plus B mīnus. Un tieši šī motora konfigurācija ir tāda, kad A plus mums ir sarkans. Ņemam sarkano, pievienojam pie A plus. Citiem motoriem būtu citas krāsas, līdz ar to cita konfigurācija. Jāsmeklē internetā pareizā konfigurācija jūsu motoram. Parasti šo konfigurāciju dod motoru pārdevējs. Tātad, ja pirksiet motoru pie mums, tad noteikti pateiksim, kā pareizi saslēgt. Tātad tālāk A mīnus mums būs zils. Pieslēdzam zilo vadu pie A mīnus. Vienmēr pārliecinamies, ka visi stingri turās iekšā, lai nekas neiznāk ārā motora darbības laikā. Tālāk B plus mums būs zaļš.
un B mīnus būs melns. Tā izskatās mūsu gadījumā. Tālāk. Šeit mums ir impulsu ģenerators, viņam pavisam primitīva funkcija. Šiten te ir barošana, parasti liek klāt 12 voltus. Te uz platītes rakstīts, kad var drusku mazāk vai drusku vairāk, bet normāla darbība 12 volti. Tālāk šeit ir visu impulsu izējas un dažus slēdzīšus, ar ko mainīt ātrumu. Šeit ir savienojums, kontaktiņš, kuru mainot arī var mainīt impulsu daudzumu, līdz ar to tas mainīs ātrumu šeit. Standarta pēc noklusējuma ir pa vidu viņš. Kā arī uz paša drivera var izvēlēties soļus, līdz ar to tas arī mainīs ātrumu. Te ir pareizi jāskatās uz slēdžu numuru, un tas jāieslēdz vai jāatslēdz, izvēloties jūsu vajadzīgo soļu daudzumu. Un kā arī šeit jāizvēlas pareizes ampēras. Ja, piemēram, mūsu motors ir 3 ampēras, tad es skatos šeit 3 ampēras, manā gadījumā 2,84, un es izvēlos ieslēgt šo pozīciju. 1, 2, 3 slēdzis būs man on, off, ieslēgts, izslēgts. Tātad uz leju ir ieslēgts, on, off, mums ir uz 3 ampērām. Katram motoram ir sava konfigurācija šeit. Prasiet arī veikalā, lai jums visu to nokonfigurē, ja gadījumā nemākat paši. Tagad pieslēgsim vadus no impulsu ģeneratora, lai drivers saņemtu impulsus. Un tas būs pavisam vienkārši. Tātad paņemšu parastus Arduino vadiņus, jumper cables. Esmu jau šitos sagatavojies no iepriekšējās pamācības. Kā jau teicu, mums YouTube ir vēl viena pamācība, bet viņa ir sliktākā kvalitātē, tāpēc pārtaisam. Un uz ātro saslēgsim visu. Tad tālāk sarkanais. Tā turās viss. Tālāk zilais. Protams, ka vada krāsām nav liela nozīme, viņa var būt jebkurā krāsā. Šeit būs vieglāk vienkārši redzēt saslēgumu, ja es izmantošu krāsainus. Tā un oranžais mums ir šeit. Tātad tā tam ir jāizskatās. Un tālāk pieslēgsim pie drivera. Tātad zeltnais mums ies pie otrā. Pie otrā kontakta. Sarkanais ies pie ceturtā. Zilais mums ies pie 5. Un oranžais mums ies pie 1, bet pirmais mums ir jāsavieno kopā ar vēl vienu kontaktiņu, ar vēl vienu vadiņu. Tāpēc pie 1. porta liksim gan oranžo, gan balto. 2 vadiņus. Tā vismaz turās. Un baltais ies pie 3. Šādi. Tātad parādīšu tuvāk. Šādi izskatīsies no drivera puses. Un, principā, gandrīz jau viss. Tagad ņem 12 voltu barošanas bloku.
manā bašanas blokā, kā jau parasti citos, sarkanais ir plus, un plus mums ies šeit, otrā pusē redzēt, kad zeme ir šitas lielais bloks, zeme ir šeit, apakšā, un arī ir norādījumi iezīmēti, kad augšā ir plus un apakšā ir mīnus. Tad slēdzam klāt. Apakšā. Visiem bašanas blokiem pirms slēdzat vajadzētu ar testeri pārbaudīt, vai tiešām melnais ir mīnus. Var gadīties arī kaut kas savādāks. Tā, sarkanais mums būs šeit. Es savu bašanas bloku zinu, manējais 100% ir sarkans plus, bet parasti tā arī ir. Visur sarkanais ir plus un melnais mīnus. Tātad, šādi tas izskatās. Viss ir gatavs. Ieslēdzam barošanas bloku. Iedegsies lampiņa, diodīte. Tātad uz motora uzlikšu tādu savelcīti, lai labāk redzētu, ka motors griežās. Savādāk kamerā būs grūtāk redzēt. Tā. Un slēdzam iekšā lielo bašanas bloku. Ja viss saslēgts pareizi, motors sāk griezties. Un ar regulātoru var mainīt apgriezienus. Var mainīt lēnāk, var arī ātrāk. Šie motori spēja griezties pat diezgan ātri, bet jo lielāks ātrums, jo mazāka jauda, jo lielāka iespējamība, ka viņš var neizturēt to jaudu un viņš tad iestrēgst. Bet tas ir pilnīgi normāls soļu motoriem. Lieliem apgriezieniem tie nav paredzēti. Tātad, un ja šitas ātrums nav pietiekami labs, mums piemēram vajag lēnāku, tad mēs varam šo savienojumu pārcelt uz apakšējo, un tad viņš griezīsies pavisam lēni. Kā arī mēs varam pārsteigt soļus uz pašu kontroliera, izmantojot mazos slēdzīšus, lai izmainītu dažādus ātrumus. Tālāk, nospiežot podziņu, var mainīt griešanās virzienu. Nospiežam podziņu, un motors griežas pretējā virzienā. Principā tas ir viss. Tā mēs redzam, ka driveris strādā, motoriņš strādā, labs 3 ampēru motoriņš. Un tā tas viss tiek saslēgts. Tā tad vēl svarīga informācija. Tā kā mēs saslēdzam šos vadiņus, kontrolas vadiņus, šeit var atšķirties no citiem kontrolieriem kārtība. Tātad tieši manā gadījumā šeit ir pull plus, pull mīnus, dir plus, dir mīnus, un n plus un n mīnus. Var sakot, šitie var atšķirties. Un attiecīgi citos driveros šis var būt savādāk. Tāpēc nevar slēgt pēc secības, visi jāslēdz pēc šiem norādījumiem. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tāpat tās ir šeit motora šie 4 vadi. Viņam krāsai jāatbilst pareizajam apzīmējumam, un tas apzīmējums vienmēr jālas un jāpārbauda, kā ir tieši jūsu driverī. Plus mīnus arī atšķirties citā vietā. Ir driveri, kuriem pieslēgums ir pašā galā, un ir tādi driveri, kuriem ir nevis līdzstrāva, bet maiņstrāva, un pat taisno var no transformatora likt, nevajag bašanas bloku speciāli šādu. Dažiem šāda tipa driveriem var likt gan līdzstrāvu, gan maiņstrāvu vienlaicīgi. Īstenībā tie paši labākie driveri, un viņiem attiecīgi ar lielāku voltāžu var likt iekšā un var sasniegt motoram lielākus apgriešanās ātrumus. Droši jautājiet šo jautājumu ABC servisā, ja interesē.
Viss ir pieejams, viss ir dabonams. Kā arī, ja interesē būvēt mehāniskas iekārtas, tad droši jautājiet, ir gan Rīgā, gan uz pasūtījumu dažādas vītņstieņi, sliedes, gultņi, motori, driveri, viss, kas nepieciešams principā. Tāpēc droši prasīt abcservice.lv.